what I am. But you should just let it be, 'cause you're not what I am. Foolishly clumsy, that is how I feel. But you don't even care, and it's fine with me. I'll keep it real. I love it, I love it. Don't worry about a thing, just keep on playing bass. I love it, I love it. It's a thrill, it's a passion, it's a groove when you play that. I love it, I love it. Don't do anything else but play the bass. I love it, I love it. It's a thrill, it's a passion, it's a groove when you play that bass. Bass, bass, bass. When you play that bass, 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 bass. The more I hear this tone, the more I feel the love. You know, that is just right enough for me to find myself in the right time, the right place. This is sweaty physics. When you play that bass, daddy, oh, really hazy, but I love it when you play that bass. Yes, I love it, I love it. Don't worry about a thing, just keep on playing bass. I love it, I love it. It's a thrill, it's a passion, it's a groove when you play that. I love it, I love it. Don't do anything else but play the bass. I love it, I love it. Oh, it's a thrill, it's a passion, it's a groove when you play that bass. Bass, bass. When you play that bass, 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 bass. When you play that bass, 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 bass. When you play that bass, bass, bass. What am I supposed to do? What am I supposed to say when I'm enchanted while listening to this? How do you do that? How do you really know all the tropes and the lines and the sides of the beats? When you play that, keep up the beat and turn up the noise. Everybody move so you can move and let him do the bass, 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 bass. There can only be one, there can only be him. There can only be this night when we can say I love it, I love it. Don't do anything else but play the bass. I love it, I love it. It's a thrill, it's a passion, it's a groove when you play that. I love it, I love it. Don't do anything else but play the bass. I love it, I love it. It's a thrill, it's a passion, it's a groove when you play that bass. Bass, bass, bass. When you play that bass. When you play that bass, 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 bass. When you play that bass, bass, bass. Sāksim ar Jolantu. Labvakar. Labvakar. Paldies tev par priekšnesumu, man ļoti patika. Tas ir pirmais, ko es gribu atzīmēt. Tiešām dziesma pretendē uz radio hitu, un es domāju, ka tev ir visas perspektīvas. Un tā ir tava dziesma, jā? Tā ir kopdziesma. Tava melodija? Jā. Okay. Jebkurā gadījumā tas ir vienmēr apsveicami, kad cilvēks rada savas dziesmas, un tā ir liela drosme. Es vienkārši zinu, kā tas ir. Bet, ja man ir jāpieskatās tādām dziļākām lietām, tu brīnišķīgi pārvaldi vokālu, bet dziesmas tā monotonums dziesmas, ja, viņa tā kā tev mazliet ierobežo. Jā, it kā tu parādi vokālu, bet pats lidojums tev tā kā mazliet nav, viņš pietrūks, tas ir jūtams. Bet tas nav svarīgi šobrīd. Tu labi izskaties, un tas ir ļoti svarīgi skatuvei, un es domāju, ka tev ir liels perspektīvas. Paldies, Jolanta. Viktor? Sveiki. Čau. Ļoti laba dziesma. Tiešām ļoti laba dziesma, bet man radās jautājums, kāpēc tu viņu kā pēdējo parādīji, jo tev iepriekšējās bija spēcīgāks tādā ziņā, ka atpazīstamība lielāka, ja? Jo finālā parasti liek tādas dziesmas, kas strādā vairāk uz publiku. Kāpēc? Tādēļ, jo šī ir man iespēja parādīt sevi, to, kas tiešām ir mans, to, kas ir mana dvēsele, un tas ir kopdarbs ar producentu komponistu Jānu Ķirsi, un es ļoti lepna par mūsu kopprojektu, un es domāju, ka šis bija labs iemesls parādīt, kāda ir mūsu mūzika, ko mēs taisam kopā. Nē, man šī mūzika ļoti patika. Ļoti patīk. Tu esi ļoti skatuviska, skaista un fotogēniska. Un tas tiešām ir, tie 3 punktiņi ir laikam svarīgākie priekš skatuves sākumam.
Pēc tam paskatāmies, kas iekšā darās. Ja? Tas vēlāk. Paldies. Paldies, Viktor. Markus. Es pazīstu šo te spīti, jo arī es savulaik piedaloties dažādos konkursos esmu spītīgi gājis ar savām dziesmām, jo man vienmēr gribējies, lai cilvēki, kas sēž žūrijā un kas ir auditorijā, lai viņi dzird to man dvēseli. Tieši tādēļ es tev apsveicu ar to, ka tu šajā konkursā vēl jo vairāk finālā parādi to, ka tu neesi tikai lieliskā vokāliste, bet arī to, ka tev ir ko teikt un ka tu nebūsi vienkārši talantu šovu dalībniece, kas ļoti skaisti dzied, kas skaisti izskatās, bet ka tev ir ko teikt. Un tas, manuprāt, māksliniekiem, kas piedalās šādos konkursos, tas ir tikai un vienīgi liels plus. Tu izskaties kā popzvaigzne, tu skani kā popzvaigzne, un lai tev viss izdodas. Paldies, Lies. Paldies, žūrijai. Aplausi. Katrīna, kā tu šovakar jūties finālā? Nu, šobrīd fantastiski atvieglot, un tagad atliek tikai izbaudīt rezultātus.